Šajā gadījumā mēs uzliekam atbildību vēl lielāku pie tās atbildības, ko bērns jau izjūt. Un viņš jau netika ar to pirmo atbildību galā, ko viņš jau izjuta, mēs vēl tā kā uzkrāmējam virsū. Un tāpēc šī pieeja nav pareizākā, tāpēc, ka mēs uzliekam tā kā bērnam ļoti lielas gaidas un ļoti lielu slogu, un ja mēs šādi komunicēsim tādā veidā, mēs noteikti panāksim atkal dumpiniecisku uzvedību, dusmošanos un bļaustīšanos un arī tādu necienošu uzvedību, un mums atkal liksies, ka bērnam nav šo te robežu, viņš ir necienošs, un kāpēc viņš nav disciplinēts, kāpēc viņš nevar iet uz tām nodarbībām, tā kā visi citi bērni, bet tāpat laikā, kad bērnam nav tā sajūta, ka viņš tiek galā, un mēs vēl uzliekam vairāk viņam šo atbildību, viņam vēl vairāk jātiek ar lietām galā. Un tīpaši, kad bērns jau jūt to, ka viņš jau ir pievīlis savu komandu, tas ir ļoti liek atgādināt to, ka citi paļaujās, jo mēs uzliekam atbildību uz šī bērna.